Vai tu zināji, ka 50% no ASV miljonāriem savu pirmo miljonu nopelnīja tieši MLM biznesā? Vai arī to, ka pasaules MLM industrijas apgrozījums sastāda $400 miljardus gadā, no kuriem puse tiek izmaksāta tīklā. Tikai padomā, kāds ieguldījums tas ir pasaules ekonomikā. Un vai tu esi kursā, ka dažādās MLM nozarēs strādā vairāk nekā 200 miljonu cilvēku visā pasaulē? Un ka šai industrijai jau vairāk nekā 130 gadi? Un vai tu zināji, ka 1975. gadā Amway's uzvarēja tiesas prāvu, pierādot visai pasaulē, ka MLM biznes ir legāls? Un tagad tīkla marketingā pārdodās pilnīgi viss, no naglas līdz lidmašīnai. Te ir preces mājai, veselībai, te ir ceļojumi un izglītība, ierīces, jebkāda tehnika, tūkstošiem virzienu. MLM industrija tā ir milzīga sistēma, kura attīstās ar katru gadu un kļūst arvien atzītāka visā pasaulē. Un, kas ir pats interesantākais, to lieliski saprot adekvāts uzņēmējs, bet nesaprot vienkārši cilvēki, kuri turpina apsmiet tos, kas strādā tīkla marketingā. Tie, kur pērk mājas, mašīnas, nekustamos īpašumus, lidmašīnas, tie, kas ceļo, pie tām pašiem viņiem nekā nav, bet viņi turpina smieties. Uzreiz nāk prātā viens populārs gadījums ar pašreizējo Amerikas prezidentu Donaldu Trumpu. Iespējams, jūs jau esat to dzirdējis. Reiz kādā no pārraidēm Donaldam Trumpam uzdeva jautājumu: ko tu izdarītu, ja tev nāktos sākt visu no sākuma? Uz ko Trumps atbildēja: es atrastu labu tīkla marketinga kompāniju, kurā ir lieliska atbalsta un apmācības sistēma, un ķertos pie darba. Visa zāle sāka smieties, bet Donalds Trumps uz to teica: tieši tas ir tas iemesls, kāpēc jūs sēžat zālē, bet es stāvu šeit. Šī situācija lieliski apraksta to, kā vairums cilvēku ar klapēm uz acīm attiecas pret tīkla biznesu un kā to uztver spēcīgi pieredzējuši uzņēmēji. Uzņēmējiem ir acīm redzams, ka MLM pirmām kārtām ir liels sistēma bizness, kurā ir precīzi izstrādāt visu elementu miedarbības sistēmu, kas risina preču un pakalpojumu virzīšanas uzdevumus. Bet galvenais nes naudu. Daudziem ir tik spēcīgi iesīts galvā skola, institūts, karjera, ka to nevar pat izsist no galvas ar akmens dzelzi. Bet mēs šo sarunu turpināsim rīt, seko līdzi, nepalaist to garām.